Tūkstošiem motosporta līdzjutēju, pasaules elite un emocijas līdz pēdējiem metriem. Tāda nedēļas nogale aizvadīta Madonas Smeceres Sila mototrasē, kur norisinājās pasaules čempionāta posms blakusvāģu motokrosā un kvadriciklu klasē. Mainieki Bruno un Daniels Lielbārži bija ļoti tuvu uzvarai, tomēr izšķirošajā brīdī viņu cīņu apturēja tehniska neveiksme, bet visu pēc kārtas. Pirmajā blakusvāģu finālbraucienā Lielbārži ekipāža nodemonstrēja vienu no sezonas pārliecinošākajiem braucieniem. No 5. pozīcijas startā, izraujoties līderos, kas deva ticību posmu uzvarai. Jūs izdarījāt nereālo. Kur ņēma spēku, jūtīja, dzirdēja līdzjutējus? Jā, arī dzirdēju līdzjutējus un gribējās pierādīt visiem pāriem, ka arī varam no sliktākas starta pozīcijas, priekš visas komandas, priekš visiem faniem mēs to mēģinājām izdarīt. Bija īstenībā ļoti grūti. Varbūt no malas nelikās tik grūti, bet pašiem likās grūti. Un bija dažas reizes, ka tuvu uz nokrišanu, bet mēs spiedām maksimumu, cik varam. Un līdzjutēji to pamanīja un novērtēja. Mēs esam no Madonas Pūtēju orķestra un mēs vienmēr atbalstam mūsējos. Taču, kā jau tehniskajā sporta veidā pavisam neparedzēti, otrais brauciens brāļiem izvērtās dramatiski. Pēc neveiksmīga starta mājinieki bija spiesti uzsākt pakaļdzīšanos, un tas viņiem arī izdevās, jo pāris apļos no 16. vietas pakāpjoties uz 5. nereāli. Piedestāls bija tuvu, diemžēl tehniska neveiksme pārvilka svītru cerībām. Trāpīja akmens laikam zobratam, salauza zobratu un nometa ķēdījā, tāpēc brauciens beidzās. Viss vienkārši vienā mirklī apstājās, bet jūs gājāt uz pilnu jaudu. Jā, bija labs ātrums un es domāju, būtu tikšs līdz 2., 3. vietai, bet beigās tā ir tehnika. Bet kas bija pašā sākumā, jo arī sākumā jums tur kaut kāda ķibele bija? Jā, mums startā noslāpa, arī maza kļūda no manas puses noslāpa, bet cīnījāmies un ātrums bija labs, bet tā ir motokrosā. Galva augšā jūs tāpat esat labākie. Jā, paldies jums. Otrais brauciens brāļiem neizdevās kā gribētos, bet es domāju, nav līdzjutējiem jānokar deguni. Viņi pierādīja to un cīnījās līdz galam, un lielākā pateicība viņiem un aplausi vēl joprojām par cīņas sparu un neatlaidību. Tā ir tehnika, jo mēs šodien redzējām, un arī iepriekšējā mačā mēs redzējām tās Besenbachā, kas notika. Ja? Bet puiši kā zvēriet. Bet puiši kā zvēri un atguvuši veselību, ir formā un ātrums. Mēs paši redzējām, kas notika pirmajā braucienā. Es domāju, ka nākošā sezonā mēs varēsim sameklēt sponsorus un noteikti kāpsim uz piedestāla augstākā pakāpiena. Es domāju, ka lielisks 2 dienas, varbūt neskatoties līdz galam uz rezultātu, sacensības bija tiešām aizraujošas. Tas padarīja viņas vēl dinamiskākas un varēja redzēt, ka visi cīnās un neviens nepadevās. Tas ir tehniskais sports un tā gadās, bet tā deksme un tā vēlme uzvarēt ir neatņemama sastāvdaļa Madonas trasē, tās reljefs un vispārībā tā trase dalībniekiem ļoti patīk un ir ērta, jo ir iespējas apdzīšanām, ko arī pierādīja brāļi. No 16. vietas praktiski pirmajā aplī jau aizcīnījās līdz 7. Tas pēc tam tehniskā kļūme, tas var notikt jebkam, bet tas pierāda to, ka trase tiešām ir kvalitatīvi sagatavota un parāda sev no vislabākās puses. Jā. To apliecina arī skatītāji, kuru vidū sastopam ārzemju un tūkstošiem vietējo motosporta fanu. Vienkārši fantastisks, noorganizēts un viss patīkam priekš faniem. Un tiešām nav tā, ka citur visur, ka tur ierobežo, bet tiešām brīva atmosfēra un tiešām forši ierasties šeit. Tas ir tik interesants, katrs brauciens ir tā kā, nezinu, pats labākais. Un vienmēr patīk skatīties apbalvošanā, kas vinnēs. Pilna roka ar trofejām. Cik svarīgi ir iespēja šādu kaut ko uz sienas salikt? Vairāki plakāti ar parakstiem. Kādreiz šī zemes šodien viss turpinās. Kā mači, kā vispār, kā sajūtas šodien šeit? Feina. Pasaules čempionāts Kalniekā. Mēs turam īkšķus ar savējiem. Bet kas ir tas, kas piesaista pie tā motokrosa? Kas ir tas, ka gribas uz šejien? Kā jūs domājat, kā var nepiesaistīt? Ja ir čaļi, ir vēlēšanās, kas grib braukt un cīnīties, un tu vēl nebrauks atbalstīt, tas jebkur latviešu gods. Mums ir jābūt šeit un jāatbalsta savējie. Visos sporta veidos, visos ir jābūt lepniem par sasniegumiem, par to, ka šeit ir milzīgi daudz Latvijas karogu. Mēs esam labākie. Un tiesa, pat neraugoties uz neveiksmi, Madonas posma kopvērtējumā brāļiem Lielbāžiem 8. vieta, savukārt kvadriciklu klasē Latvijas labākie Kārlis Neija ar 5. un Reinis Bicāns ar 8. vietu.
Pirmajā braucienā izdevās ļoti slikts starts, bet veltīju ļoti liela enerģija, lai aizcīnītos un aizcīnījos arī līdz 5. vietai. Tad likās, bija ļoti lepns, es sevi ļoti apmierināts biju, bet tik un tā mazliet vīlies, jo bija tas starts slikts un likās, ka varēja labāk. Bet, mērķis bija top 3, un tāpēc esmu mazliet sevi vīlies. Bet, ir cietās un mīkstās trases, šī ir mīkstā trase. Man labāk iet pa mīkstajām trasēm, un trase otrā brauciena beigās bija ļoti špūraina, ļoti bedraina. Un, tāpēc finišā beigās neesmu pārsteigts par to, un visi braucēji parādīja, uz ko viņi spējīgi ir. Abi starti bija labi, otrs vēl labāks. Un man bija uzdevums tikt tajā top 10, un es cīnījos un darīju visu caur sāpēm, lai tikai tur nokļūtu. Un paldies atbalstītājiem, draugiem, faniem, visiem. Varbūt nav tāds rezultāts, kā mēs nācām uz šīm sacensībām, bet esmu priecīgs tāpatās tik foršiem latviešiem šeit pat mājās. Un, lai arī rezultāti šoreiz bija dažādi, cīņa trasē un skatītāju interese vēlreiz pierāda, motokross Latvijā ieņem nozīmīgu vietu sporta kartē, savukārt Madona ir viena no vietām, kur vispilnīgāk atklājas tās starptautiskais mērogs un Latvijas sportistu varēšana. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.